Nešķiet? Šodien īpaši vārdi ir, starp citu. Norberts, Lauris. Ļoti īpaši. Un kolēģis mums Lauris Lisbovskis, un man pat ir tāda... Tavs rīta draugs. Mans rīta draugs, kurš ir šodien arī ieradies darbā ar kūciņu. Starp citu, ēdīsim kūciņu nedaudz vēlāk, ja? Bet visiem, ko šodien jubilējas, daudz laimes, bet ar tiem laikapstākļiem, ja nu gribētu sveikt, tad teikt, ka saules nebūs, bet lietus arī šajā dienā visai daudz. Mākoņu daudz gan Eiropas centrā, gan arī Baltijas valstīs to ir, krietni daudz, nedaudz mazāk Spānijā, Portugālē. Paskatīsim, kādas temperatūras ir gaidāms Eiropā šajā dienā. Laika ziņas piedāvā Galerija Rīga. Svini ar stilu. Šajā dienā Eiropas centrā mākoņi, kā jau teicu, visai daudz, bet Baltijas valstīs jau kā nedēļu mākoņi daudz, saulīt neredzam, bet nokrišņus pamatīgus gan jūtam. Gaisa temperatūras ir visai atšķirīgas, un tas attiec arī uz Spānijas lielajām pilsētām, piemēram, Madridi, Barcelona šajā dienā. Gaisa temperatūra tur pakāpsies līdz plus 8–10 grādiem, siltāks Barcelonā plus 10–12 grādi, bet mākoņi daudz. Lietains laiks arī Romā, tur gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16–17 grādiem. Vēsāks Dublinā, Londonā, Amsterdamā, Briselē plus 7 plus 6 grādi, Londonā siltāks plus 8–9 grādi, bet arī tur mākoņi daudz. Vācijā mākoņi netrūks, Berlīnē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 9 grādiem, tad tuvāk Baltijas valstīm gaisa temperatūras lejā, piemēram, Tallinā -1 pat -2 grādi, apmācies laiks, bet Latvijā šajā dienā pūš dienvidu austrumu puses vējš 6–8 m/sekundē Brāzmaiņas jūras piekrastē. Ventspilī un Liepājā, tātad Kurzemē gaisa temperatūras augstāks, plus 6–5 grādi, mākoņi daudz ik pa laikam līs arī šajā dienā. Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūras nedaudz zemāks, Rujienā, Alūksnē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 2–3 grādiem, un starp citu iepriekšējā naktī slapjš sniegs, jo daudz viet gaisa temperatūra pat zem nulles. Latgalē nedaudz siltāks 3–4 grādi, bet arī tur ir gaidāms slapjš sniegs dienas laikā. Tuvāk galvaspilsētai un Rīgā gaisa temperatūras plus 2–4 grādu robežās, pat labāk jau plus 3 grādi Rīgā. Un apmācies daudz viet dūmaku un mīgla redzamība 500 000 metriem, šoferiem jābūt ir piesardzīgiem. Veicīgais laiktības odrēs, un tas ir labvēlīgs, bet nedēļas nogalē mākoņi saglabāsies daudz kā trešdien, tā ceturtdien un piekdien gaisa temperatūras arī līdzīgs kā iepriekšējās dienās. Plus 4, plus 6 grādu robežās, naktas stundās ap 0, plus 4 grādiem, galvenokārt Vidzemē un Latgalē ir gaidāms slapjš sniegs. Kā jau es teicu, mūsu kolēģim Laurim Lisbovskim, manam labajam rīta draugam, šodien ir vārda diena, un esmu uzmeklējis vienu fotogrāfiju, kas tiešām raksturo Lauri kā izcilu peldētāju, lielu skrējēju, un raksturo viņu kā vienkārši labu cilvēku. Tālāk, Lauris Lisbovskis, viņam šodien vārdien, daudz laimes, un paldies par kūku. Paldies! Paldies! Tiekamies vēlāk! Laika ziņas piedāvāja Galerija Rīga. Svini ar stilu. Un te arī viņš. Labrīt, Lauri. Labrīt, paldies par apsveikumiem un paldies Mārim arī par lielo ziedu.